Rallijs Sarma ir viens no vecākajiem un joprojām regulāri notiekošajiem rallijiem Baltijā. Turklāt šogad svin savu 50. gada dienu. Šie gadi ir bijuši piepildami ar neaizmirstamiem mirkļiem, kas veido šo pasākumu par būtisku tradīciju daudziem. Tā izveidošanās vēsture ir tikpat interesanta kā pats rallijs, piedzīvojot gan grūtības, gan panākumus, kas veido šo ralliju par svarīgu daļu Latvijas autosporta vēsturē. Katrā ziņā Sarma nedzimā tā, kā jūs domājat. Sarma dzimā divās iestādēs. Rīgas taksometru parkā un autobiedrības centrālā padomē. Sākam darboties. Sākumā Sarma bija komandu rallis, 3 mašinas kopā. Kā kurš brauca, tā kā mācīja, tā brauca. Nebrauca ar tik dižām skaistām mašinām, kā jūs braucat šodien. Tad, kad kas bija tad? Žiguls, Moskvičs, kur bija jābrauc? Kurš to var atcerēties? Katrā ziņā, katram rallim ir sava leģenda. Tas ir dzīves ceļš, kur tev jābrauc. Cik ātri, cik tev var ātri pabraukt. Un cik tas auto transports izvelk ātri, daudz, ja? Tajā laikā jau tam mašīnā vēl nekādu tur pārveidojumu nebija. Tās pamatā bija lielākos tie standarta mašīnas. Tagad ir šausmas, kas tur ir. Tas mašīnas ir pārbūvētas. Tādu, ja kāds tagad atbrauc ar Žiguli, tad tas ir ļoti modernīgi. Visi skrien skatīties, kāda tā mašīna izskatās. Manā laikā tā labākas nebija. Ir gājis visādi, ja ir bijis, kad varēja smaidīt. Ir bijis, kad tā ne īpaši bija par ko smaidīt. Tāpēc, ka problēma bija jūra un tā tālāk, jo jebkurā darbā, ja tu gribi tādu nopietni to visu padarīt, tad ir arī nopietni jāstrādā. Turklāt šogad tradicionālais ziemas rallijs tika pārcelts uz 14. un 15. februāri. Man pieredze bija, ka trešdien vēl mēs braucam un smaidam, un sestdien ir Dubļu jūra. To visu es esmu pārdzējis. Kā tas ir? Organizētam ir smagi ralļi, ziemas pasākumi, ja? Tu neko nevari paredzēt. Rallijā piedalīsies vairāk nekā 50 dalībnieki no visām Baltijas valstīm. Gulbenietis Sandis Boks arī ir viens no tiem, kam norit aktīva gatavošanās. Kā jau visiem sportistiem, tas notiek pēdējā nedēļā. Tā viņš diemžēl ir. Arī vēl šovakar ir visādi darbiņi, tā kā līdz to rītdienu. Jau diezgan agri jābūt, jau ir gatavam. Ar ralliju un Sniedzēnu ģimeni diezgan sen pazīstams. Un arī šogad piedalīšos vēsturiskā gan ieskaitā, bet piedalīšos Sarmā. Ceļši, kad 50 gadu jubilē to nedrīkstēja nedarīt. Rallijs Sarma ir ļoti svarīgs un gaidīts pasākums Gulbenes novada iedzīvotājiem, kas sniedz iespēju gan piedalīties, gan būt daļai no šī lielā notikuma. Ļoti daudziem īstenībā vietējiem tas ir, viņi gaida to. Es ļoti paziņām lokā ir daudz, kas lielākā daļā brauks skatīties tomēr. Tas tāds ir viens no ziemas svarīgākajiem notikumiem. Lai jūs varat stiprākais, labākais un tā tālāk, talantīgākais, gudrākais, jo tas viss ir saistīts ar daudziem faktoriem. Lai būtu daudz skatītāju, laika apstākļi būs pietikuši piemēroti vienā otrā ātrumposmā. Zinu to, ka noteikti pastāvs iespēja paēst arī kādu siltu ēdienu, ģērbaties siltāk, un īpaši lielus augstumus sestdien nesolā. Normāla temperatūra, tā kā vajadzētu, ja, tā kā, viss ir tā. Lai veiktos visiem jums un man un mums. Tā tiksimies Sarmā rallī, gan es jau redzēšu kaut kur.